ja virtuveet tansot tikai muskat. Annai viives kunsterum, sen iräimiseen. Ruosat sitten kultasnaat, nauvel kissat ushas. Vuosi ilmi juomaan vaisen vajan pretseties. Ruosat sitten kultasnaat, nauvel kissat ushas. Vuosi ilmi juomaan vaisen vajan pretseties. Ja noin sauran tapataan samtiinsa. Kusta nyt tas rakst, kun man te saastiit av trin? Olkaspaklai. Oh shit, ko mašīn gan es gribētu sev dabūt. Ko tā lai te dar? Laikam jāpiedalās konkursā. Labdien! Jā. Vai ko pasūtīsiet? Vai, nē, tas nav tas īstais. Tas nav tas īsti. Labdien! Vai ko pasūtīsiet? Nezinu, kas tāds, jā. Detektīvs, jā. Vai Dievs, kas jums ir? Bērniņas, Ej, izguvies no tev pa figūru! Tu laikam esi precējusies un joko ar savu veikt 24 stundas pēc kārtas. Nu, tā sēdies! Labdien! Vai ko pasūtīsiet? Labdien, labdien! Nu, ko jūs tu tādu vecu plate? Rekas pa kokteili. Man lūdzu šito. Un ko tev? Teju. Ar ko? Nu, ne ar ko. Nu, bet pasties, tas tik interesanti. Nu, pasties šitāds nosaukums. Nē, šoreiz tikai teju. O, nu, labi, tad vēl vienu teju. Nu, stāsti. Neesam taču visu vasaru redzējušās. Kā tu tev iet? Nu, betiņ, nekā jau jauna nav. Vēl joprojām dzīvoju par māju. Nu, ja vienīgi kaut ko uzšuvu, nu tā. Uzšuvi? Jā. Tad jau bērniņam drēbītes. Nu, betiņ, ko tu? Ne man vīra, ne bērna. Es jau tikai pajokoju. Nu. Es gan biju Meksikā. Nu, Zviedrijā biju. Braucu ar ričukiem. Super. Zini, man līdzi bildes, es tev parādīšu. Vai glabās, es tev parādīšu. Nu, kur tad atkal pazuduši? Man te jau bija, kas zeķu biksas mētājs tams. Tu redzi, skaties. Nē? Re. Kas te paskatī? Jā, foršas, vai ne? Nu, foršas. Bet betiņa, te tu pavisam plika uzstārīja. Vai tev tās jau, nu tev nebija jāredz? Vai? Bet tu zini, ko tas mūsu Jānis sastrādājis? Nu, ko tas šis? Saprot, es vakar ieju internetā, Nu? rakājos no draugiem, un zem Jāņa foto tāds raksts. Es izprintēju, paņēmu vīru. Parādīšu tev, jā. Jā. Rekli. Skaties. Redzi, meklēju sievu. Rīkoju konkursu, kura piedāvās sarīkot visinteresantākās kārtas. Ar to es jaungadā precēšos, tur e-pasta adrese norādīta. Nu, kā tev patīk? Nu, bailes. Atradies printis teikto kalnā, bet ideja forša. Es piedalos. Vai, bet ideja jau ir forša, bet vai tad viņš ir tā, ka viņam neviena draudzene nav? Nu, kura tad? Kad tu esi redzējis, ka viņš ir kā draudzētos? Mēs tur 4 gadus mācījāmies augstskolā kopā. Vai nu tā jau nav, ka nav bijusi nevienīga? Tā laikam jau kāda. Nu, pakaķetēja ar vienu, pakaķetēja ar otru. Nu, mēs taču bijām tāds sieviešu kolektīvs. Un Jānis viens vienīgais vīrietis. Un kā viņš pats teica? Visas tik foršas, ka nav varējis izvēlēties, kur ņemt. Nu, bet klausies, tu tagad nopietni taisies piedalīties. Un ja nu viņš ir tur, tai sludinājumā pajokojis. Nu, ja tas ir joks, tad tas, ko es darīšu, tas būs tāds kapitāls joks. Sanāks vesels teātris. Būs vecumdienās, ko atcerēties. Nu,
Bet var gadīties, ka tas nav joks. Tad tu precēsies ar to Jāni. Bet kāpēc ne? Es taču esmu brīva kā taurenis. Ha, un man tur viens dankrots vairāk vai mazāk. Un zini, tad citu, tad konkursā tu arī varētu piedalīties. Vai, Betiņa, es nezinu, ko tad es, un vēl ar tevi sacensties. Kāpēc nē, tu taču esi gudra, skaistā. Es varīgi prot, un ko tu vispār vari zaudēt? Tu vienalga viena staigā. Bet viņš taču mani negribēs. Kāpēc negribēs? Gribēs. Saproti? Betiņa. Mums taču ir vajadzīgs, lai piedalītos, tur vairāks konkurents ir vajadzīgs. Bet Betiņa, mēs Un starp citu, tev man tev ir priekšlikums. Ei, ko Jā. tu saki? Ja vinēsi tu, okei. Ja vinēšu es tev to iespēju ar to Jāni precēties atdošu. Jā, man vienalga, viņš te man nepatīk. Es tik tā, es ar pēc piedalīties konkursā. Bet klausies, mēs jau divus vien nebūsim, būs jau arī vēl citas pretendentes. Protams, ka būs. Mēs abas sadarbosimies kopā un viņas tā izbalsosim. Aiziet! Betiņa, provēsim izbalsot, lai izbalsosim. Jāskrien 3 reizes ap istabu un jānomet kaķis. Tā, tas ir izdarīts. Ja kaķis uzlec uz galda, tad rudenī kādu nebūs. Nelec, mincīt, lūdzu, nelec. Lūdzu. Jā, tā tad rudenī gaidāmas kādas. Vakars nāca bāberīte, laidiet sīla mauņa. Rudens nāca bābeliņi, ņemti ženuīga viņ. Šeit tev mans mīļais minu kraikurs un nāsna zeķes. Kas tur ar durvīm daudzās? Tie ir panāksnieki. Krauku iztež, odzolā, dzelstā kokle trociņa, ok
uptairīdi, uptairīdi. Trīne, pietiek tagad. Paldies par šovu, Trīne. Vesels ēdis. Es tev piedāvāju kādas īstās senlatviešu garā, ievērojot visas tradīcijas, derības, priekškārtas, aktvadības un līdzināšanu. Es izlasīšu sludinājumu un nolēmu piedalīties. Un tu tā kā domāt precēties ar mani? Par ko tad ne? Esi brīvs, tu brīvs, mums abiem kopā pa pirmo zorti. Bet, Trīne, viss tas, ko tu tur rādīji, tas ir novecojis. Ir taču arī mūsdienu tradīcijas. Jā, tās mūsdienas ielientējās vecajās tradīcijās. Zeķes vairs neādam, drēbes vairs neaužam, un nevis puiši brauc prestībās, bet meitas pašas lec puišiem virsū, nevis tā kā es godīga Latviju dzeltene. Bet, Trīne, tas ir pagājis daudz laika, kad cilvēki tā darīja. Nebija arī, jāprecas nav arī mūsu sētās. Jā, mēs taču varam precēties arī 30. gadu stilā. Es pastaigāšu pa bibliotekām un painteresēšos, kā to toreiz darīja. Un ja ne, mēs varam svinēt īstas padomju kādas. Bekla devčonka, praidu daždi param, papam, caudāt tvērņoša. Tikoj každi param, papam. Trīne, apstājies! Nu tas viss ir novecojis. Mani tāds sajūt, ka es tūlītām precēšu kādu vecmāmi. Nu? Bet Trīne, ko tas kaķis tu taisās darīt? Un savāc visu savu zooparku un uz redzīti. Tev neaptēs. Un šo arī savāc. Tā. Tev neaptēs, Tā. Pirms tās precēšanās, taču ir jāpamēģina, kā ir ar to kopā dzīvošanu. Tagad jau viss tā dara. Pirms kādām jānoprovē. Ir no priekš, no pakaļ. Citādāk senāk, tak viss precējās. Tā kā kaķi maisā. Tagad jau vairs tā neviens neder. Kungs, jāčuk, taču tev dzirdeklis katliņā no badi pakāries. Kungs, tu izkrāmēji tās manas mantas, ja? Un es pa to laiku uztaisīšu kaut ko ēst, ja? Irmā, pagaidi. Nu. Klausies, manas kāzas ir konkurss, bet ne jau par to, ko es ēdu un ko es kopā guļu. Nu kā, bet, to jau var arī, bez precēšanās, draudziņi. Vai ne? Tu jau tas viss tradicionāls ir, galvenais jau ir, kāda ir tā sadzīvošana. Kādas taisīšana tā ir viena lieka naudas iztērēšana. Tu cilvēks pūlies, skrieni un bojā savus nervus un cik naudas tu iztērē. Un priekš kam? Bars cilvēku atnāk, izdzerās, izlusties, kas tad tev no tā? Bet tā ir pieņems, ka kāzas rīko, nu? Žēliņ, tu tiešām esi tik tradicionāls. Dievs. Es zinu, te kāpiņ tālpās. Zartniku, tu mūsu kursu, folkloristi Trīni. Man ir skaidrs. Padoma, jūs taču drīz ap Dievu staigāsiet pastalās un pultīsiet vien
Stabulīgi. Ak, kungs. Bet, Nu kā, tu nepavēģini, taču galīgi mājuķi, nu tur. Nu, Irma, klausies. Nu. Redz, es padzīvoju ar tevi kopā. Redz, nevaram sadzīvot. Nu, bet kā tu nesaprot, nu man tā ir taisnība. Nu tā kādu riktēšanu, nu tā taču ir lieka naudas izmešana. Bet es varbūt savu naudu gribu tērēt tieši tā. Zini, Irma, ar tevi nav vērts diskutēt. Es eju uz veikalu. Pagaid, Jonžu, nu varbūt iedod man naudiņas, es aiziešu sapirkšu viss, kas vajadzīgs. Kā tā? Nu, es paciešu. Nu, ka pats tā pats. Nu, bet, pagaid, es varbūt pa to laiku piekārtošu māju, ko? Irma, es eju līdz veikalam. Un tu tā kā pa to laiku savāc visas savas mantiņas un aiztais kārtīgi durvis no ārpuses. Un ja es atnākšu atpakaļ un tu vēl te būsi, tā tu vienalga nebūsi. Tu vienalga nebūs, vot tev.